Mēs esam pie vienas no 3 plāksnēm, kas ir izveidotas projekta ietvaros Izstaigā Usmas vēsturi. Ļoti daudz laiks aizgāja tieši runājoties ar cilvēkiem un stāstot par to, kas mums te visriņķī ir. Vērtīgākais, kas mums ir, kad šī informācija beidzot ir izsijāta, apkopota un pārtulkota, jo viņa līdz šim bija dažādās mapēs, dažādās vietās, protams, visvairāk bibliotēkā, bet viņa ir tāda. Mēs sapratām, ka mēs nezinām, kā šo galu Usmai nosaukt, jo Usmas centram jūs jau izbraucāt cauri un patiesībā viss tās sabiedrības dzīve notiek tur. Tad mēs izgudrojām kopā ar Agnes jaunu nosaukumu Vēsturiskais Usmas centrs, jo patiesībā tā arī ir. Vēsturiski viss tā dzīvība Usmā ir bijusi tieši šeit. Gan skola, gan pagastnams, gan senāk muiža. Protams, ezers kā lepnums.